Kas ir mīlestība? Kā jums liekas? Mīlestība ir tāda apsēstība ar kaut ko, vai tas ir cilvēks, vai nodarbošanās, vai kaut kāda, nezinu, jebkas. Mīlestība ir apsēstība ar jebko. Mīlestība tad, kad tu vari otru cilvēku paciest, cik ilgi? Jā, tad, kad tu negribi viņu nogalināt. Tā varētu būt mīlestība. Seks. Seks? Nē, tīri pieķeršanās. Nekas vairāk. Kā tev liekas, kas ir seks? Seks ir, kad es iešauju ar bultu kādam un tad, principā, tajā pašā vakarā vai nākamajā. Seks ir, kad divi cilvēki saliek kopā savas ģenitālijas un zem sagas. Vismaz tā skolā mācīja. Seks ir, man liekas, tas galvenais radīšanas procesa elements. Arī tāds ļoti liels baudpilns process. Tāda patīkama lieta, kas ir tāda ļoti dabiska un forša, manuprāt. Divu cilvēku, es nezinu, to par mīlestību gan es nenosaukšu, bet seks ir seks, kā to nosaukt? Tas ir ļoti patīkams laika kavēklis. Seks? Seks tā ir piedeva mīlestībai. Protams, seks var būt bez mīlestības. Kā jums liekas, kur Rīgā vislabāk mīlēties? Rīgā? Televīzijas tornī pieņemsim. Galerijas centrs, apģērba veikalu kabīnēs. Varētu būt diezgan interesanti kaut kādā policijas iecirknī. Tas varētu būt interesants variants. Vai slimnīcā? Daugavas promenāde. Tādā, lai nav pavisam nepatīkami, tad, lai iet kaut kur baseins, kaut kādā baseinā un tad drēbu pielākošanas kabīnā, jā. Publiskā vieta. Es domāju, kāds parks vasarā. Man mīļākā seksa poza ir, labi, es būšu baigi tāds vecmodīgs misionāra poza. Kāpēc? Tāpēc, ka viņa tāda ļoti ērta, teiksim tā, tur viss ātri notiek, forši, bez nekādas piepūles, tā, forši. Jūs varētu nosaukt kādus 3 mīļvardiņus? Sirsniņa, actiņas, balodīts. Cukurtrauciņš, koloniņa vai parūcēns. Saldumiņš, zvērs. Es domāju, papucīts. Jūs varētu nosaukt 3 seksa mantiņas aksesuārus? Viens ir vibrators, otrs ir, es nezinu, es neesmu sieviete, es nezinu, kā lieto, bet ir tāds bumbiņas, laikam, kaut kādus, tur tāds stimulējošs, jā, vagīnas bumbiņas. Un trešais rokudzelžs, man liekas, ir forša tāda mantiņa. Es varu nosaukt tikai vienu. Es pats. Dildo, vibrators un šais, domāju, rokudzelžs. Un vai bija pieredze viņu izmantošanā? Diemžēl nē. Pirmā man nāk pātadziņa. Pātadziņa, pūkaini, rokudzelži. Kas varētu būt trešā? Vibrators. Tas var būt jums dāmām. Es no savu viedokli. Es nezinu, kas trešā varētu būt. Lubrikants. Es varētu teikt, ka šis ļoti nevajag. 3 seksa rotaļlietas, sievietes, Anna, Ilza un Agnes. Labi, paldies!